Šodien raidījumā ir gatavs. Ar mani kopā ir izcila skolniece un studente, kā arī tukumniece Maija. Un raidījuma gaitā tad arī viņa pastāstīs, kā viņas labās atzīmes ir palīdzējušas uzsākot studenta gaitas. Šodien mēs abas divas kopā gatavosim pilnvērtīgas pusdienas. Kas tad ir pilnvērtīgas pusdienas? Pilnvērtīgas pusdienas sastāv aptuveni 35% no dienā uzņemamām uzturienām. Kā arī pilnvērtīgas pusdienas ir aptuveni 4 līdz 3 ēdieni. Tas būtu zupa, uzskodas, otrais ēdiens un saldais ēdiens. Šodien abas divas kopā gatavosim otro ēdienu un uzskodas. Un labākam karstāvoklim savu viesi es šodien cienāšu ar kakao. Kakao pupiņu sastāvā esošās vielas paplašina asinsvadus, stimulē galvas smadzeņu darbību un uzlabo garstāvokli. Ir zinātniski pierādīts, ka kakao uzlabo galvas smadzeņu asinsritu un pazemina arteriālo asinsspiedienu. Pastāsti, Māja, kas tu esi? Ko tu dari? Es saprotu, tu esi no Tukuma novada. Es pagājušajā vasarā pabeidzu Tukuma gimnāzijas 12. klasi. Un tagad es mācos Rīgā, Rusarbā, uzņēmējdarbības vadību. Tad pastāsti, pie kādiem labumiem var tikt teicamīgi? Es personīgi tiku pie 2 jaukām stipendijām. Pirmā mums bija par to, ka es beidzot 12. klasi un uz liecības nebija neviena zemāka atzīme par astotnieku. Un otra bija par to, ka par labiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos. Super! Jā. Tad vismaz... Es sūdzos. Vai ne? Jā. Un kā tev tagad ir augstskolā? Vai augstskolā arī ir kāda labuma bijuši? Man ir vienīgā budžeta vieta kursā. Tas jau ir apsveicami. Un tā kā mums ir tāds izcilnieks, lai labi prāts darbotos, ir vajadzīga daudz enerģija, kā arī ir jāpabaro smadzenes. Un līdz ar to arī ir šāda te ēdiena izvēle mums šodien. Tātad šodien uz uzskoda mums būs sajūta kāpostu salātiņa un gatavosim otrajā ēdienā vistas fileju, kariju un mango saldā krējuma mērceni, kā arī piedevās pusrīzi. Kā uzskodu mēs izvēlējamies salātus, jo tie veicina gremošanu un uzlabo trakta darbību. Kad esat piebēruši visas garšvielas, kārtīgi samīcat kāpostus, lai viņiem izdalās sula ārā. Tādējādi viņi būs garšīgāki. Griežam tādos nepārāk lielos vidējos gabaliņos, jūs jau apmēram redzat, lai tas mango spēj izsutināties, kad jūs liksiet uz pānas. Veikalā mēģinam izvēlēties un pataustīt to mango tā, lai viņš nav ļoti ciets. Jo ciets mango vēl nav nogatavojies un nebūs tā specifiski karš. Varam šķipsniņu sāli un varam rīsus verdošā ūdenī.
uzliesim mistē šķipsniņu sāli un kariju. Ar kariju gan neskopojieties. To uzvarat pagaudz. Protams, mazāk var tie, kuriem negaršo ēdienu. Vistas gaļas sastāvā ir cilvēkam nepieciešamo tauku avots, kas ir diezgan ievērojams un svarīgs fakts, ka ēdot vistas gaļu uzlabosies atmiņa un samazināsies risks saslimt ar Alzheimer slimumu. Kāpēc tieši vistas filē otrajā ēdienā? Tāpēc, ka vistas filējā ir ļoti maz tauku un ļoti daudz olbaltumvielas. Un šī daļa, tieši vistas filējas krūtiņa, ir tā, kurā ir vismazāk uzņemtie augšanas hormoni, kas tiek doti vistām audzētavās. Un tādējādi, kad vistas krūtiņa ir tā vieta, kur vismazāk kustās, tur arī ir vismazākā asinsirte. Tādēļ noteikti ieteiktu lietot uzturā vistas krūtiņu, nevis vistas stilbiņus. Un nekādā gadījumā vistas stilbiņus cepot, neēdiet pēc tam ādiņu. Ar mūsu gaļiņu izsātētos pieliejam krūži ūdens, kā arī pievienosim mūsu sagrieztos mango. Šī gaļa ir bagāta ar olbaltumvielām, kā jau es iepriekš minēju. Tām ir arī galvenā nozīme visos organismu dzīvības procesos. Vistas gaļas sastāvā ir arī minerālvielas un vitamīni, kas veicina smadzeņu darbību un dod organismam enerģiju, kas noteikti ir svarīgi gan studentam, skolēnam, gan jebkuram citam cilvēkam. Pieliek klāt saldo krējumu. Ja vien jūs justu to fantastisko smaržu caur saviem ekrāniem. Visi sasautējies kopā, vistas filē izņemam ārā. Tā, mīļie, ir gatavs. Labu apetīti! Kā tad tev karšo? Man ir izcili. Labāk. Ir maz tauku un ļoti daudz. Tas arī, ka... Nam 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 Tāpēc. Tā pacēm vārdu, ko pateikt. Nu, Maija ēt. Man iet kaut kas notiek. Jā,